mati ar uz galvas, tam mazāk palikuši jau visu šito lietu ir. Bet ko darīs, jāru kā ir. Un tad tās tehnoloģijas par to pašu miglotāju, kaut mēs te esam atnākuši paskatīties, jā. Un tagad es nevaru iedomāties, kad 5 gadus jau strādāju būtībā. Bišķi ilgāk gan ar precīzām tehnoloģijām jāsāk strādāt. Nav varianti citādāk. Citādāk nevar šodien. Un tā kā arī šis agregāts nesen iegādāts, liekas jau 3 gadi kaut kur būs, vai ne? Un arī no sākuma par šito miglotāju tā, domāju, tāds nedzirdēts, daudz nav dzirdēts tāds, kas tur būs. Zilā krāsā miglotājs tādi daudz parasti nemēdz būt. Es domāju, tie populārie brendi tur parasti bija vairāk modē un kaut kā atvas piedāvāja šito te aizbraukt šur tur paskatīties. Un izrādās, ka nemaz nav tik slikts. Var braukt. Katram agregātam ir savu plusu, savu mīnus, vai ne? Bet tā, es abrīnoju. 2 sezonas ir pilns nogājušas un nekādas bēdas tā pamatā nav bijušas. Kaut kāda sīkuma un tur kaut kādas gumiņas, tur bišķi kaut kā netur, varbūt šis tas, bet tā salīdzinot, kāda man miglotāji bijuši, smidzinātāji, šīs ņem virsroku būtībā. Bet atkal jau paies 5 gadu un šis atkal būs vecs noteikti, atkal kaut ko jaunu vajadzēs. Varbūt nevajadzēs stūrēt nemaz nevienam, grūti jau pateikt tā.